Jā, bijām kolektīvs Rīgā. Nu, parasti, kad izbrauc no mājas, jā, nu, tad sameklē kādu, kas sakops lopus, jo visiem bija saimniecības, visiem bija lopiņi, un vienmēr atgriešanās gadījās diezgan pavēlu. Nu, šoreiz pasākums diezgan laicīgi beidzās, un mēs Rīgā rēķinājām, kad tiksim jau mājās uz lopu kopšanu. Nu, nebrauksim tik ātri mājās, lai jau tie mājās policei visu pastrādā, pārbrauksim mājās, pēc labi padarīt darbiņu, atpūtīsimies. Viena no kolektīva dalībniecēm mums bija jāatstāja Jūrmalā sanatorijā, un ceļš no Rīgas uz Bārtu parasti bija nevis caur Kaunciem, bet šoreiz caur Jūrmalu nedaudz garāks. Nu, šis ceļš mums izvērtās tiešām ļoti garš, 2 dienu garumā. Izlaidām savu dalībnieci Jūrmalā. Nu tad uzkalnītē atpūtīsimies, nedaudz padancosim, padziedāsim, nu brauksim uz māju tā, lai līdz ar tumsu tiekam arī savā mājā. Iebraucām dziļos lielos mežos, kaut kur Sabils apkaimē. Visapkārt meži, nevienas mājas, arī mašīnas jau vairs nevienas nebrauc. Tā kā mūsu kultūras namam un saimniecībai toreiz šefi bija Liepājas autobusu parks, tad ar autobusiem nekāda problēma nebija, un arī šoreiz mums bija Liepājas autobusu parks. Autobusu un arī šoferītis. Šoferītis paziņo, ka autobus ir saplīsis un tālāk netiekam. Mobilo sakaru tajā laikā, protams, vēl nebija, visapkārt meži. Mašīnas arī jau vairs nekursē, jau tuvojas pusnakts. Mums, protams, nav problēma. Mēs dziedam, dejojam, kas grib, tas paguļ, kas grib, dara to, ko grib. Mēs sameklējām arī daudz zaru, sakūrām ugunskurs, kas gribēja nedaudz arī paēda un padzēra. Šoferīts balsoja mašīnas un aizbrauca, ja nemaldos, laikam līdz Kandavai. Tad tika sazvanīt Liepāju, no Liepājas brauc pretīm autobus. Autobus atbrauc pretīm, paņēma mūsu noplīsušo autobusiņu, piekabē un brauc. Aizbraucām tādu labu gabalu, laikam līdz Sabilei, īsti vairs neatceros, kurā vietā. Arī šis autobus noplīst. Gaidām nākamo autobusu no Liepājas autobusu parka, kad sazvanīja izbrauc mums pretīm, saplīsušie autobusi palika uz vietas, un ar šo autobusu atbraucām līdz Liepājai. Tajā laikā bija tikai lāzi autobusi, jā, parasti ar dermantīnu tādi tapsēti autobusi. Ar šādu autobusu iebraucām Liepājas autobusu parkā, kur šobrīd ir lielais rietumu centrs Rimī, kur mums tajā laikā bija Liepājas autobusu parks. Iebraucām Liepājas autobusu parkā, tur arī mūs izsētināja no šī autobusa, un iesētināja tajā laikā ļoti, ļoti labā autobusā, kādi kursēja no Liepājas uz Rīgu, jau komfortabla autobusi, jā, mīkstiem sēdekļiem un tādi, mēs pārbraucām mājās. Bet mēs pārbraucām mājās tikai nākošajā dienā, pusdienas laikā, kad jau arī bija pagājusi iepriekšējā vakar govs kopšana, lopu kopšana un slaukšana, nākamā rīta kopšana un slaukšana, un arī tiem laukos, kur cilvēks lauc 3 reizes govīts, arī jau pusdienā bija paspējuši sakopt govīts un pārējos lopiņus. Tā mums izvērtās brauciens no Rīgas uz Bārtu ar daudziem autobusiem, ar to, kad mēs gribējām nedaudz aizkavēties, un aizkavējām mēs diezgan daudz. Tātad 1,5 dienu braucām no Rīgas uz Liepāju, uz Bārtu. Tāds ir mūsu piedzīvojums, kolektīva piedzīvojums. Nu, gan jau kaut kas labs vēl gadīsies arī šogad.